Tā, sāksim vlogu. Šī ir atvaļinājuma diena numur 3, pirmdiena, un mēs sākam ar to, ka mēs šodien braucam beidzot uz to kempingu, kur mēs plānojām vakardien jau braukt. Šodien mums ir skaista diena, mākonīši pavisam maz. Savācāmies, mājās, protams, bardaks paliek, bet tas nekas. Kas mums tā vajag, visu tās mantas mums te līdzi. Bet forši, ka mēs nopirkām Decathlonā normāli lielu somu, beidzot visiem bērniem. Nav 50 maisiņos, bet ir vienā somā viss sagājis. Šobrīd daudz manti, tāpēc, kad ir visādas segas un spilveni. Īstenībā, ja nebūtu segas, spilveņi un telpis, pavisam normāli būtu. Pāris maisiņi tikai būtu, pāris somas. Jā, nu pārtika vēl, jā, bet skulīte. Tā būtu tikai soma. Jā. Gustavs jau ir paņēmis. O, tāds palīgs mums malacis. Tas ir vairāk varēks atlapi jāpalīdz. Malacis, jā. Malacis, jā. Ģimenei komandas spēks. Kaķīt, atstāsim vienu pašu. Es tev ielēju siltu, bet tīru ūdentiņu. Te paliks viens pats. Kas tā tāda ir? Neskams, te vajadzēs tikai aiztaisīt visus logus, lai cepiens nenāk iekšā. Tā kā uztaisīsim dzīvoklī tagad tumsu. Jā. Nu, pamazām krāmējamies. Gustaviņš man neko palīdz. Dod pa sēdziņai. Palīdzīgs puisīts mums šoreiz gadījies. Šodien labs puisīts mums ir. Jā. Tāds kā palīdz krāmēties. O? Šita? Jā. Jā. Nē, lejā bišķiņ tā uz leju tā. Mēs varam pa virsu likt viņai, lai vairāk vietas tur paliek. O. Aiztaisīsies. Ko tu runājies? Ko tu gaidi? Jā. Nu, to ir kaut kā saliksim, galvenais kaut ko neaizmirst. Tā kā mums gadījās, ka mēs braucām uz Ventspili. Atstājām te somu vienu. Bet mums ir labi kaimiņi, kas visu redz. Jā? Galvenais neaizmirst šitos puisīšus, jā? Bet viņš grib aiztaisīt bagāžnieku. Nu tā, savākusies esam. Mazas praudziņi pat palika kaut ko spogulīti, var redzēt aizmuguri. Tā, nu visas mantas mums salīdušas ir. Gustavs aiztaisīs ciet. O! Yes! Nu tad dodamies ceļā. Tagad bišķiņ iebrauksim vēl Rimčikā. Jānopēr pāris sausā pārtika. Kaut kāda līdzi. Dzērieni kaut kādi varbūt. Un tad jau tālāk jau tuja. Es domāju, ka brauksim uz Lidl, nevis uz Rimi. Nu, kāds mums te baigi runātīgs, ko? Jā. Ierunāt. Nu, tas mums te uz lentas ir. Aliņas daudz neņēmu. Viņi paliks silti, kaut čurūdeņus paņēmu. Negribētu baigi alkoholu daudz, 4%. Jā, uz 2 dienām pietikst. Jā, gaļu tikai šito un ribiņa. Uz cik dienām? Dzērieni. Nu, skatīsimies, kāds laiks būs. Es gribu uz 3 dienām. Tad man rīt vakarā līs lietus. Uz 2 naktī. Nu tā, iepirkāmies. Jā, pagājuši, kad mēs pirkām 50 €. Tagad sanāca 28,56. Nu jā, Lidlā ir lētāk. Krietni lētāk. Nu kā 30% vismaz sanāk iekonomēt. Arī rēķina, ka čipsi, tie, kas mums garšai 99 centi gatavēt bija. Jā. Rimčikā būtu 2 €, bet tu kā Nu, tur maciņa. čipsi, jā. Jē, tūjā esam iebraukuši tūjā. Ieraugot torņus divus, nesapratu, ka esam tūjā. Jā, Gustaviņš tā teica. Tūjas tipus. Ieraugam torni un esam tūjā. Pēc 2 torni īstenībā. Iebrauksim, laikam, kur mēs iebrauksim? Mēs iebrauksim, nē, Elvī, Laci tālāk. Laci arī te ir. Kas mums te ir mainījies? Te bišķiņ kaut kas tas tāds ir? Rail Baltica. Te būs Rail Baltica? Jā. Wow! Varētu braukt ar vilcienu. Varētu braukt ar vilcienu šeit. Iebrauksim Elvītī. Ko mēs aizmirsām? Sāli aizmirsām. Var kādu saldīgu paņem uzreiz? Nu, es tā padomāju. Nu, tā. Mums tāda lieta, ka mēs izdomājam, ka mums vajag bišķiņ iestiprināt puncīšus. Un mēs iebraucām tepat pie Elvīša blakus ir kafejnīca. Un apēdīsim kādu augsto zupiņu sākumā. Nepagāja pat minūte, zupiņa jau gatava mums ir. Gustaviņam nav. Nevarēja, ka viņai nebija rokas 3. Viņi atnesīs tādu. Tu atnesīs tavu zupu arī. Lai pēc sekundes būtu viens. Nu labi, ēd manē, jā. Negribu pagājušo talku? Nē.
Tev ir arī. Paldies. Jā, tev nebūs. Gredzentiņi. Kā, nu pakašo? Garšīgi. Tikai garšīgi, ja? Ņu. Ļoti jauki pāēdām. Gustaņš kartupeļus sāēdās. Braucam celt māju. Kas celt māju? Braucam celt māju. Braucam celt māju. Braucam celt māju. Skaidrāk runā. Kāpēc jāceļ māja? Kur tu mēs Kāpēc jāceļ māja? Tāpēc, ka jāceļ mājā. Labi, ejam uz šūpolēm. Šūpolēm vēl? Ejam pie pašūpināt brāli, ja? Ejam pašūpināt brāli? Ja? Ejam. Ej. Tā, kafejnīcā mums tā pašūpoties. Tad mums man nav jāizjāp. Mēs kopā, mēs Nu, cik labi. Beidzot var atpūties un nešūpināt Gustaviņu. Es te sakos, paskaties, upīte, tiltiņu reka būvē. Paskaties. Kas mums tā pa upi ir? Uztaisīt automātika. Jā, pagājuši, kad nebija uztaisīts, beidzot sataisīt, kad nolasīt droši vien numurzīmi. Tagad viņi uzreiz vienmēr ir reģistrēt, taču nevarēs na haļau, kā mēs vienu gadu atbraucām te na haļau. Atbraucām, nevies neko nesamāca naudiņu, mēs arī braucām. Tagad haļavas taču te nebūs. Mēs jāzina, kur mēs liksim mašīnu kaut kādā ēnītē. Nu, ēnītē gan vajadzētu nolikt. Kā mašīnu nav daudz. Nu, jā. Nē, pagājuši, kad mēs samaksājām, bet aizpagājuši, kad mēs bijām, mēs neko nesamaksājām. Ļoti labi. Sieši jau paņem to vietu. Nu, Gustavs pieņemt vietu. Tā, jāņem bērni ārā ātrāk. Jā, skaties, tagad visādi jaunumiņi ir nokrāsot šies smuki, jā. Tad šīs lielās šūpoles gan nav pabeigtas vēl. Tās pagājuši, kad jau remontēja, viņas ir nokrāsotas, man liekas, bet nav saliktas pašas šūpoles. Tās triķenē bija, tas ir jauns. Tad, kas mums te ir, batuts ir uzlikts, jā, pagājuši, kad nebija batuts. Šitas, man liekas, arī nebija, vai es salaboju. O, jā, šis arī nebija. Kas tas tāds ir? Tas ir droši vien pievilkties, kur var trenēties. Šitais ten vispār nebija. Jā, tas bija foršs. Batuts, paskatās. Feini. Nu, lūk, un mēs nolēmām, ka mēs nekur citur nelīdīsim tālāk pie jūras, jo mēs paliksim tepat, kur mēs parasti esam zem mūsu mīļās ābelītes. Mūsu mīļās ābelītes. Jo viņa ir kupla liela, viņa aizēno tevi, uztaisīsim telti tepat kā parasti. Vai ne, puikas? Vai ne, bubšiki? Ā, čau, jā. Jā. Taisīsim telti tepatās, jā? Kā parasti. Nu, taisam vaļā mēs to jauno telti. Viss ir jauns. Tā bija roku laiku nesanāks. Mīkstumiņš pat ielīsam, ka telts ar instrukciju. Ā, pat instrukcijai pielīsta klāt, lai nepazūd. Ir somas. Nenofilmēju. Varam mūsu māju vaļā. Nu, nebija nemaz tik viegli. Nebija viegli pasīdām. Nebija viegli, bišķiņ pasīdām, jā. Nu, skatāmies, kas mums te ir. Aha. Nu, viss gatavs. Nesasities. Jā, zeme tāda šķība, bet mums zēni ir, jā, mums ir. Paskies, rekši, nē, tas Zeme ir pašķība, kur mēs tās šķība taisnu zem atrastu. Nu, jā, brāns, ka mums zēni ir. Nu, kurā puse būs, kura puse? Es gulēšu šeit pusē. Jā, nu labi. A tu? Es gulēšu šeit pusē. No tevīm mēs gulēsim. Mamma ar bebīšiem te. Laikam, man šeit galvas būs jāliek šajā pusē. Nu, tāda mums tā telts. Tā forša liela. Nu, ka arī. Bet, ja godīgi sakot, tai teltī būtu vēl grūtāk, jo tur vēl iekšā būs pa taisno vēl tas tur. Jā, uzbūvēt viņu grūtāk, man liekas. Šitā vismaz ir tikai virsbūva un pēc tam tais iekšpusītes. Telta ir uzcelta. Tā, te ir atsevišķas istabiņas. Iesim tūlīt. Visi cietā, kukai netiek klāt. Nu, lai šķīvi sanāca šeit, bet tas tāpēc, ka tas zemē šķīvi. Bet, nu, tas nekas. Tā plus mīnus esam iekārtojušies. Tāds kā jau bija redzams iepriekš uzcelta. Nopirkām depiķī lētās ķeblīšas par 7 eiro, jā? Jā, gandrīz 8. Un
Kaut kas te vienam nepatīk. Uj, tu ģiri, nu. Tas īti. Miera pīpi. Viņš te blogoja. Jā. Tu arī blogosi, jā? Jā. Jā. Tu ir Tomasiņš, vai ne? Vargasiņš vienmēr... Varbūt mierīgāks, jā, viņš pacietīgāks. Vargasiņš laikam mierīgāks, jā. Lotās tikai gulšņās. Jā, depicī krēsli pa gandrīz 8 eiro. Nezinu, cik ilgi izturēs, bet es negribēju neko dārgu pirkt. Tā kā tagad ir plāns aizbraukt, nevis aizbraukt, bet aiziet uz aizbraukt daļai, tāpēc mums ir rati. Un ratiem mēs netiekam tur lejā pa trepēm. Tāpēc mums būs jāiet tur, gar jūras biti. Lai tiktu lejā pie jūras. Jā? Zelīna izdomāja pareizo taktiku. Mazais sapnis gribētu ar tādu Volkswagen busiņu. Vispār patīk Volkswagen busiņu. Tas tāds ģeneratīvām. Man patīk, ka tu augšā. Jā, šis vispār baigi foršais kaut kā var gulēt. Forši. Tas no Vācijas atbraucis. No Vācijas, jā. Jā. Latvijā mums tādi... Tā te mums ir šitie atbraukuši visādi. Taču akmeņi bija. Tu laikam izīrēt mājiņas var laikam, ne? Tur jā. Tā izskatās. Bet tur vairākām dienām tad jāierē. Nu, protams, ne uz vienu. Tad nevar lejā noiet? Jā, tad nevar. Labi, iesim pa tajiem. Nu tā, re, pie jūras nonācām. Ratiem bija stūdīgi, bišķiņ mēs te kaut kā izvēlējām sarežģīto ceļu, jo mēs īsti nezinām, kur īsti var nonākt lejā. Tad Elīna aiziet uz to galu, tur man bija celiņš uz priekšu. To var nonākt pie jūras, pa normālāku ceļu. Tur palika dēls. Re, kur ir? No, kā ir? No? Labi? Es ies paņem brīles. Uztaisījām ar Gustaviņu peldi. Gustaviņš kaut kādā Ulstējā jūrā dzīvojās. Tad izdomāja pārāk kaut ko. Nu, teiksim tā, jūra nav tik silta kā pagājušā reize. Ir ok, ir normāla. Bet tik silts piens kā pagājušais nesanāk. Elīna vispār negribēja iekāpt. Ļoti silta. Nē, Gustavs melo. Toreiz jūra tiešām nav tik ļoti silta kā pagājušais. Elīna pat nevarēja iekāpt iekšā. Tuvojas vakars, mums jau sāk gribēties ēst. Bišķiņi atpūtušies esam pie jūras. Gustavs savu dozu ir dabūjis. Mēs iesim aplīti, Dēliņ. Mēs iesim apkārt. Jā, rati neiet savādāk. Jā, mums jāiet ir tur. Tāpēc, ka tas te pat īstenībā, jā. Tāpēc, ka vienīgā vieta, kur ar ratiem ir normāli nobraukt vai uzbraukt. Un te jau normāli betāns celiņš jau. Tas var braukt. Tur maz gabaliņi, 20 metri kaut kādi. Jā, nobraukt tikai līdz teltī. Ar pavisam pāris minūtes tikai. Nu, protams, kad gadās tā, kad Didis aizmirst vienu no galvenajām detaļām, tas ir grils. Bet izskatās, ka šis nepieder nevienam. Bet te neviena nav. Es nezinu. Es kādam pieder, nepieder. Vajag lielais vienīgais. Viņi skatās tā. Jā? Mēs tieši aizmirsām. Es tāpēc domāju, ka... Nu super. Nekā gadās. Tad mēs paņemsim.